Rīgas plānošanas reģions 2021. gadā uzsāka projektu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu Rīgas plānošanas reģionā, jeb Support RPR West. Tā galvenais mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionu līdzsvarot attīstību ar reģionālo uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem. Mūsu partneris īstenošanā ir Vestlānas reģionālā līmeņa pašvaldība Norvēģijā, pieredzējis reģions inovāciju, uzņēmējdarbības un turismu veicināšanas jomā. Galvenās aktivitāšu mērķu grupas ir Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību speciālisti, uzņēmēji, jauni biznesa ideju īpašnieki, nevalstiskās uzņēmējdarbības organizācijas, vietējās kopienas un jauniešu vecuma grupā 16–17 gadi. Projektā tika noteikts vairākas aktivitātes, lai veicinātu reģionā uzņēmējdarbības attīstību. Viena no tām ir Rīgas plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra un pašvaldības speciālistu kapacitātes palielināšana. Tika apskatītas tādas tēmas kā teritorijas ekonomiskā attīstība, sadarbība ar uzņēmējiem, projektu izstrāde un vadība. Programma tika ieviesta 3 ciklos, piedaloties reģionu pašvaldību speciālistiem, kas tiešā vai pastarpinātā veidā ir saistīti ar uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanu pašvaldībās. Viena no aktivitātēm bija Norvēģijas partneri no Inovāciju un uzņēmējdarbības attīstību departamenta pieredzes apmaiņas braucienu uz Latviju un vairāk pašvaldību apmeklējums, lai iepazītos ar to īstenotajiem pasākumiem vietējās ekonomiskās aktivitātes palielināšanai un diskutētu par sadarbību ar vietējām uzņēmēju organizācijām. Te uz Norvēģiju devās mūsu reģiona pašvaldības speciālisti, lai uzzinātu, kā Norvēģijas pašvaldības atbalsta uzņēmējdarbību, kādi ir pieejamie vietējie atbalsta instrumenti, kāda ir inovācijas ekosistēma un kā notiek pašvaldību sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Tāpat tika organizēta pašvaldības speciālas dalības starptautiskajos pieredzes apmaiņas fórumos par uzņēmējdarbības attīstību un inovācijas veicināšanu. Speciāls piedalījās Interreg Europe konferencē Stokholmā un Eiropas reģionu un pilsētu nedēļu pasākumos Briselē. Noslēdzot šo aktivitāti, tika nodrošināta Rīgas plānošanas reģiona darbinieku kapacitātes palielināšana uzņēmējdarbības jomā. Nākamā aktivitāte bija vērsta uz reģionālās atpazīstamības veicināšanu. Rīgas plānošanas reģions izstrādāja mājaslapu RPR Business LV, kurā vienvieta ir apkopot plašu informāciju par nozares aktualitātēm un atbalsta resursiem reģionā un valstī kopumā. Atradīsiet izveidotu RPR informatīvo uzņēmējdarbības atbalsta platformu, kur apkopot Rīgas reģiona teritorijā esošo pašvaldību uzņēmējdarbības profili, kā arī statistiska un kartogrāfiska rakstura informācija par attīstības procesiem reģionā un tā pašvaldībās. Lai atbalstītu uzņēmējus, tika organizēta reģiona uzņēmēju dalība vairākās izstādēs, veicinot jaunu sadarbības tīkla kontaktu veidošanos. Tika atbalstīti mazie uzņēmumi un pārtiks mājražotāji, kā arī ar turismu saistītie uzņēmumi. Lai dalītos pieredzē un uzzinātu par dažādām metodēm turismu popularizēšanā, tika realizēta apusē pieredzes apmaiņas vizīte gan Latvijā, gan Norvēģijā. Norvēģiem tika nodrošināta vizīte Jūrmalā, kur galvenās diskusijas bija par turismu nozaru un veidiem, kā Jūrmala ikdienā to popularizē un cik svarīgi ir atrast balansu starp pilsētas iedzīvotāju un turistu interesēm. Bet Norvēģijas vizītes mērķis bija apgūt Vestlānas reģiona pieredzi turistu un investoru piesaistē. Rīgas plānošanas reģions izstrādāja mārketinga plānu talantu, jeb augstu kvalificētu darba spēku piesaistēji, kā arī katrai reģiona pašvaldībai un reģionam informatīvos materiālus. Lai nodrošinātu reģionālo jauniešu uzņēmējdarbības mentoringu, tika izstrādāta mācību un mentoringa programma Tava ideja, tavs bizness, kurā bija aicināti piedalīties 16–17 gadus veci jaunieši ar savām biznesa idejām, pārstāvot Rīgas reģiona vidusskolas un profesionālās skolas. Jaunieši ir atsaucīgi un ir gatavi iesaistīties, īpaši, ja viņi jūt, ka iegūs praktiskās zināšanas un iemaņas, bet analizējot viņu biznesa ideju virzību, tā ir izteikti vērsta uz tehnoloģiju izmantošanu, kas palīdzētu iemācīties kādu priekšmetu, apgūtu zināšanas vai veidot interaktīvu komunikāciju ar vienaudžiem. Pieredzes apmaiņas ietvaros kopā ar norvēģu partneriem tika apmeklēts studentu biznesa inkubators RTU dizaina fabrika, 3. valsts ģimnāzija iepazīstināja ar savām SMU idejām. Savukārt mūsu jaunatslietu speciālists atzina, ka viņu lielākais iegums no Norvēģijas vizītes bija, kā norvēģi jaunieši iesaist biznesa ikdienā, uzņēmumu padomus un to sadarbību ar jauniešiem, kā arī studentu sadarbību ar komerciālajiem uzņēmumiem, atbalsta instrumenti, kas vērsti uz zināšanu sniegšanu.
Pieredzes apmaiņas braucieni tika nodrošināti ar aktivitātes, atbalsts, nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai, īstenojot reģionam specifiskas aktivitātes ietvaros. Rīgas reģiona delegācijas sastāvā ietilpa gan LIA, gan reģionālo biznesa inkubātoru un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kur inicijē un īsteno vietējas nozīmes uzņēmējdarbības atbalsta projektus, līdz ar to gūstot pieredzi no Veslānas kolēģa labās prakses piemēriem. Šiem pārstāvjiem iespējams pielietot jauniegūtās zināšanas ikdienas darbā dažādos pārvaldes līmeņos. Savukārt Norvēģijas eksperts apmeklēja LIA Siguldas biznesa inkubātoru, tikās ar vietējās rīcības grupas pārstāvu, lai iepazītos ar atbalsta pasākumiem jaunu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības ideju īpašniekiem un nevalstiskajām organizācijām. Lai sniegtu atbalstu nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai, 3 ciklos tika organizētas arī apmācības reģionā esošām nevalstiskajām organizācijām. Šī aktivitāte tika vērsta uz to, lai palīdzētu nevalstiskajām organizācijām pilnveidot to izstrādātās idejas vietējās uzņēmējdarbības vides attīstībai, pieredzējušu speciālistu uzraudzībā. Tāpat mācību ciklos tika sniegts atbalsts arī jauno uzņēmējdarbības ideju autoriem, palīdzot idejas pilnveidot. Apmācības notika prezentācija, diskusija, koprodas pasākumos un praktisko vingrinājumu formātā, tādējādi panākot pēc iespējas ciešāku mijiedarbību starp dalībniekiem un mentoriem. Jaunajiem uzņēmējiem tas palīdzēja attīstīt pavisam jaunu ideju vai iegūt prasmes, gūstot informāciju par mērķu grupām, produktu izpētu, unikalitāti, dizaina domāšanu un tam līdzīgi. Kā pēdējā, bet visnotaļ svarīga aktivitāte ir uzņēmēju kapacitātes stiprināšanas pasākumi. Aktivitāte vērsta uz uzņēmumiem ar mērķi veicināt to izaugsmi. Tika izveidota mācību programma, kurā zinoši eksperti koncentrētā veidā nodrošināja aktuālas zināšanas par dažādiem instrumentiem uzņēmumu produktivitātes un biznesa mērķu sasniegšanai.